Labvakar, līgotāji! Tā, šeit priekšā vēl ir daudz brīvas vietas. Lūdzu, nāciet droši. Nebaidieties. Aktieri ir iekustināti, viņi ies pie jums droši klāt, ja vajadzēs kaut ko papildus. Nu, mīļie, mums jau laikam iznāk tā, ka būs tāda maza tradīcija iedibināta. Nu, 2. gads tomēr pirms Līgos svētkiem, kā jaunsaulieši, nu, to teātri kaut kā ir uzstutējuši. Vienmēr jālūdz Dievs, lai tie laika apstākļi būtu tādi, ka mēs varētu tomēr rādīt ārā. Šodien mums uz balsošanu bija un nobalsojām par šo. Nu, tad, lai mums izdodās. Ko mēs šodien jums parādīsim? Mēs jums atvieglosim šodienas uzdevumu. Ne par ko nebūs jādomā. Ja mēs citreiz sakām, nu, tur pēc tam aiziet mājās un tur padomājiet un kāda tā situācija, nu, šeit ir viss skaidrs, pilnīgi viss skaidrs. Gan jau kāds būs dzirdējis kādu anekdoti, kas ir, nu, līdzīgi šai situācijai, kas mums būs kaut kādu tādu nostāstu. Nu, pakluso, es jums pateikšu, nu, tāda diezgan dulla izrādi. Bet tas ir labi, vai ne? Tātad saucās Aivars Banka no Jāņiem līdz Pēteriem. Nu, tad lai aiziet, ja?
ja bez tevis darīšu? Gulta augsta, spilvens ciets. Nē, nu draņģis jau tu biji, tās jau norījā. Ja tā padomā, arī labs. Dieni, vai dieni. Jā, es zinu. Tā arī no tās lielās dzeršanas tu būsi ņēmis un nomiris. Dieni, ja tā padomā, kam jau nu lemts mirt, tam jau arī jāmirst. Dieni, kā es esmu piekususi. Un vēl tā visa jāizgar tām bērēm. Vai dieni, kā izskrēja pa gaisu. Šausmas lietus arī līst, nu tā kā pa Jāņi. Vai Jāņi. Dieni, es tieši goju. Es vairs nevaru, es esmu piekususi. Viss tās bērs vēl priekšā. Vai dieni, osi. Šausmas. Kas tad tur klauvē? Tik vēlā naktī. Būs uzoduši, ka es viena. Ko tad tagad, lai es daru? Kaut kādi razbainieki, patiešām razbainieki. Ko man darīt, kādas man ir bailes? Es zinu, es piezvanīšu policijai. Policijai es piezvanīšu. Halo? Saprotiet, man nopietna lietas. Policijā! Nu! Kas tie pa cilvēkiem? Viņi nenoticēja man. Šausmas. Ko es daru? Šausmas? Ārprāts. Kādam laikam ir slikti palikusi. Ak, es muļķe. Jā, bet ko tad es viņam varu palīdzēt? Es esmu viena pati. Jūs tur, es pasaukšu tūlīt policiju un savu vīru. Tad jūs redzēsiet. Šausmas. Ak, es vecā zos. Nē, nu, bet patiešām varbūt kādam ir slikti. Bet ja tā padomā, ko tad es vairs varu zaudēt? Ņemiet vērā, es vienkārši tā neatdošos. Es noteikti ar kaut ko, es varētu. Es kaut ko... Šitas būs labs. Nāciet tik droši iekšā, ja? Es tūlīt tā parādīšu, ja? Tā būs, tā kā... Šausmas. Spoks. Vai. Spoks. Pazūdi, kad tev saka pazūdi. Kur no tā bībele? Osis. Kāds tu osis? Mans osis guļ uz akmens sola. Viņš ir miris. Tu esi spoks. Ātri jau gan. Nu, vēl taču neesi apbērēts. Vai te tu pats iesties nevarēji? Ko tu, zelmiņ? Ak, šausmas! Zelmiņ? Šausmas neizrunā manu vārdu. Ārprāts vēl līdzi pasauks. Un vispār, vai tad tev būtu par ko? Nu, vai tad es tev slikta sieva biju? Nu, labi. Nu, tikai to vienu reizi ar to Robčiku. Nu, bet tikai vienu reizi, bet tu taču pats zini, kāds viņš ir uzmācīgs. Es nevarēju atkauties, un tā es nevarēju atteikt viņam, bet citādāk man pret tevi nekādu grēku. Tagad teikt, Dieva mierā. Apklusi tu, Vārna. Es esmu osis un dzīvs. Es pats brīnos, kas ar man nāc pataust. Es silts gan trīs. Nē, tā jau es tev taustīšu. Vampīrs gatavais. Izdomājuši, ka es mirs. Bet nekā, es dzīvs. Tā nevar būt. Kur man ir miršanas apliecība, un te ir rakstīts melns uz balta, kad miris, un jā, necelies jau to arī. Un elpoja, ātri atbrauca, tevi parāda, un pēc tam zvanīja.
Pašiem viņiem paģir sindroms. Pamodos pliks. Vienā paltrakā uz akmens sola. Ak, Dievs, žēlības! Nu, kā tas var būt? Var, kad es tev saku, augsts tur tā kā morgā. Skatos, viens plakus guļ. Es domāju, jāmodina, jāpras, kur mēs esam. Bet nekā, necēlās. Nosaltā suns. Sanāk atskurt vai vismaz segu devu. Nu jā, tā jau tev bija tās otrās mājas, jā. Skatos ne logu, ne durju. Kā kapā. Vienīgi kāpnes uz augšu ved. Es domāju, nu jāiet, jāskatās. Varbūt kāds sagiedos. Nu, un iedeva? Nē, tur sēž viens pie galda. Modināju, ka trūkās. Tas bija kaut kāds trakais. Šausmas, nu tu esi tas trakais, nu tu esi tas trakais. Nu tikai tu kaut ko tādu var izdomāt. Nu kā es varēju zināt, ka man jau mirušos ieskaitījuši ko? Vai Dievi, vai Dievi. Bet šausmas, šausmas, kā tu atpakaļ tiksi? Kāpēc atpakaļ? Es negribu atpakaļ, nē. Kā tu atpakaļ dzīvajos tiksi? Kādas problēmas? Lūk, es Osips Dillīts, visu personas kodu. Nezinu. Papīros tu skaities mīris un viss. Un aizgāji. Tu aizgāji no morga, neatprasījies. Tagad par to slimnīcas nevar aiziet bez atprasīšanas, bet tu no tādas vietas. Kam es vajadzīgs? Nu. Nezinu gan. Vai Dievi. Kur tad atpakaļ uz tā sola Dilonu dabūt? Nē, aprakt man gribējāt. Es ir dzīvs. Vispār tas tik joks jau. Zini ko? Joki sāksies tad, kad tevi sāks meklēt un kaut kad tas notiks. Kam es vajadzīgs? Nu, nepriecājies par agru. Nu, bet sieviņ, kā lai nepriecājas? Esot taču ticējums, kas reiz skaitīs pa mirušu, ilgi dzīvojot. Jā. Alleluja! Jā. Vispār uz to joku jau darāt ieraugt. Ei, tu pareizi, ne? Tikko no miroņiem cēlies, viņš jau atkal rīs. Nežņaudzies, bēru šņabis tak man oficiāli pienākās. Bēru šņabis. Tev bēru šņabis, viņa paskaties, ko? Saslim kā nabadzīgs nomirš pa īstam, tad jūs redzēsiet. Jā. Nosmirst par īstam, tiešām. Redzēju jau, tā tik turpini. Pag. Ko tu pa to reizīt par opčiku kurpināji? Ak, tad tu arī, ja? Pareizi. Tu zini, es tā, ja tā padomā, tad patiešām klausies. Tu šitā nosauli klausies. Vai dieniņ, ne, nu patiešām. Bet zini, netiesā, un tu netiksi tiesāts. Vai mazums, ko cilvēks bailēs sarunā. Nu, iedzer, nosalis, tu man nabadzīgs, es sasildies. Ui, Dievi, labs vai ne? Vēl vienu. Nu, jā. Nu, siev, vai tad es tiešām tev sabiedēju? Bet cik tu tā dzeramā sagādāji, ko? Tev pietiks, bet šodien viss vairāk nē. Nāc, es tevi sasildīšu. Nāc. Ok, tu manu žiperi. Ai, putniņi pie Usmas ezerā. Nu, liek
Kad jūs tās astes atceļāt, tad forši izskatās. Aiz zelmiņa, kad gultā guli tu. Nu, liecies mierā. Tad man tāpat kā putniņām pie Usmas ezera. Pagrabu. Un es pamanīju, ka viens pakāpiens ir atsprucis vaļā. Klausies, vajadzētu sataisīt. Patiešām cikādā kāds ņems uz sprandu noklausīs, no? Ko tu par to domā? Tā jau nu gan, jā. Nu, tik es dzīvojos ieskaitīts, tagad es te skriešu un ķeršu. Nē, kā nebija. Tagad es tik pa īstam saprotu dzīves vērtību. Meditēšu, filozofēšu. Dzīvošu pēc šuju, vot tā, jā. Klausies, tu jau dzērumā tās tapetes salīmēji. Kaimiņi domā, vai tas ir pēc tā tava penšuja? Riebjas skatīties viņu. Ko jūs saprotat? Teicu dzīvošu savādāk. Viss, nedzeršu. Es tev teikšu. Vakar tas tā, uz atgriešanos. Es tev teikšu tā. Man ir tāda sajūta, ka tu tomēr kaut ko tajā galvā būsi sagrozījis pa to gulēšanu laiku morgā. Tā. Vai tu traksis? Ārprāts būs kāds pazīstams cilvēks izdzirdējis savu balstu, tu iekudamos. Zini ko, bet varbūt necelt. Te tāpat nekā laba nav. Nav nekā laba. Runā. Kur es likšanos agri vai vēl? Halo? Kas es esmu? Es esmu Zelma Dillīte. Jā, es, protams, ka pazīstu. Ak, jums ir problēmas. Vai dieni, ziniet, ko es taču ar viņu 30 gadus nomocījos kopā? Nu, ko jūs varat iedomāties? Nu, protams, ka viņš sagādā tikai problēmas. Ak, jums viņš ir pazudis. No morga? Vai dieni? Patiešām? Ko tā nu? Nu, es tev teicu, ka tevi sāks meklēt, un tad tu redzēsi. Jā, protams, ka es jūs dzirdu. Jā. Ak tā, jā. Es? Piesavinājusies. Nu, ko jūs cienītājs? Es taču saku, 30 gadus no viņa nekādas jēgas nebija. No dzīva nebija, saprotiet? Nu, taču klausieties, ja? Bet tad jūs gribat teikt, ka man tāds mironis vajadzīgs. Nu, tad liekaties mierā. Nu, liekaties mierā. Jūs brauksiet pārbaudīt, ja? Nē, nu, brauciet jau, nu, laipni lūgt, jā. Ak, jums viņš ir vajadzīgs dzīvs vai miris? Labāk ir miris nekā dzīves? Pasarga Dievs! Jā, es saprotu. Papīri nodoti. Nu, jā, iztrūkums morgā. Jā, brauciet. Vecais, es tev teicu. Un tūlīt sāksies. Tūlīt viss sāksies. No tiem dakteriem. Taču visu var sagaidīt. Tu saproti? Atnāks un viss, un tevi nozūmēs, saproti? Vai mazums gadījumu tāda ir? Man ir tāda nelaba nojauta, saproti? Tāda nelaba nojauta. Beidz tu kladzināt. Iešu un pieteikšos. Lūk, es. Osips Dillīte, maziņš pārpratums. Vai tu galīgi dūši? Nu, tā kā tāds auns neko nesaproti. Papīros tu skaities miris. Un viss. Savāks tevi, pakluso, aizvāks un nolikvidēs. Viss. Un gailis pakaļ nedziedās. Vēlas taisnība gan. Papīrjošiem svēta lieta. Jā. Iedos saldu tēju ar lāvs pa pakaļ,
Un pēdējā iekšā, nu un zievs var sanākt, Zelmiņ, ko darīt, ko? Zelmiņ. Ko darīt? Pats cīnies par savu kailo dzīvību. Tāds zināsi, kā morgā iztrūkumu taisīt. Nu, es jau tā nedarīšu vairāk, nu. Ko? Jā, tā jau vēlreiz neviens no tā morgārā bez atprasīšanās nelaidīs. Jā, tā ir, jā. Paklausies, es zinu. Paslēpsim tevi, un tad skatīsimies, kas notiek, ja? Jau, pārbaudīsim. Zini ko? Es izstāstīšu, ka tu esi dzīvs, ka tu pie manis atnāc, visu tā kā ir. Vai ņēms un mūšīs tevi nosno. Nu, kur es likšos agri vai vēl, ko? Man ātri nogumzīs. Jā. Zini ko? Tas ir tev par to, ka tu toreiz atceries par to blondīnu. Pazud uz 2 nedēļām. Tad gan tu zināji, kur slēpties, ja? Toreiz tā bija tikai milicija. Jā, bija gan laiciņš. Tu nemaz te nesapņo. Tā. Ko lai mēs darām? Es zinu, ko mēs varētu darīt. Mēs tevi pārģērbsim par sievišķi. Jā, un neviens suns neuzodīs, kas tu esi. Nā? Ko? Nu, paskatīsimies, kas notiek. Ja labi, tā labi. Bet ja nelabi? Nu, ja nelabi, tad, zini, es tev iemācīšu ādīt, tamborēt, izšūsi krusta dūrienā, pēc tā sava fenšūja. Jā. Nē. Kas tad mani tā? Nē, par mani slikti runās. Nevis par tevi, bet par viņu. Tu dzīvot gribi? Nu, gribu, jā. Es drīzāk prātā sajūšu, nu. Tu pats tikko visu pateici priekšā. Tev neviens aizmēles neraustīt. Tātad, tu būsi mana attāla radiniece, jaunībā piesmieta un nojūgusies. Kur tad, kas tad mani tā, nē? Pa mani slikti runās. Es drīzāk prātā sajūšu. Paga, tu būsi arī mēma. Tu būsi mēma, lai tevi nepazīst. Tātad tu būsi mana attāla radiniece, prātā nojūgusies un mēma. Jā. Nu, dzīvot gribi? Jā. Gribi, ja? Nu, tad būsi sievišķis aiziet. Nē, nu, būtu labāk nomirst. Tad, nu. Jā, pareizi, paspējas vēl. Sasteidz. Bija runāts dzersim līdz Pēteriem. Tu ņem un nomirst. Tu maz zini, brīdim baļ glābais alus vēl aizķēries. Tu no augsts redzi, ne? Es tev nevaru. Nu, nekā darīt. Nevis, ko sastiķēt nekā. Zelma arī jau morga. Poš tev pēdējai gaitai. Mazgā kājiņš, mazē pēdiņš. Vēl dzert un dzert. O ko darīs? Tā jābūt. Bet tam dēļ mēs raudājām.
dzērām un... Jā. Iedzēšu. Par sevi. Par tevi. Jā, lai tev sald duzēšana. Labs. Kanģa. Es neiešu. Piekāpšu vēl. Nekur jau man tā atraitnīt nepazudīs. Jā, cik jau zinās, kā apieties ar dāmām. Zelms šitais neies krastā jau. Nu nevar, nu kas tas ir? Paskat, kur skaista, ko ļoti skaisti, jā, nē, Nu varbūt labāk pagrabā pasēdēšu, ko? Ko tu liek visu laiku tajā pagrabā? Gan paspēsi zemes nokļūt vēl. Vai dieni, nu kāda skaistula. Būtu es vīrišķis, kā es tevi ieķertos. Tā. Tev lūpas jānokrāso. Vēl skatā kleita pinās. Man liekas, ka vēl karī. Nu kas tev te var bilties un pīties? Nekas. Un arī iepūst tev tur nekas nevēl, jo tāpēc, ka tev nav kur iepūst, saproti? Tā. Zini ko, es tev tās lūpas, jā? Nē, es būšu kā tie. Nē. Stāvi, tu esi viņa, atceries, tu esi viņa. Kas man jādara? Necel galvu augšā, stāvi mierīgi. Tā izskatās pareizi. Nu, Šitā? Jā, labi. Zobs neizsit. Šitā? Pagrābši. Nu. Nē, nu skaistu. Nu, paskaties. Nu, redzi. Nu, re. Ak šausmas. Kā vecmeitu zaļumbalu, nu. Tā vajag. Nu, re, pašai taču patīk, vai ne? Nu, redzi, ko. Tad iepucēsim tevi. Nu, re, nu, paskaties. Ai, dieni, nu, re. Labdien! Vai divlītis šeit dzīvo? Jā. Sakiet, lūdzu, kur no jums ir saimniece? Es taču tev teicu, ka tevi neatpazīst. Es esmu saimniece. Stādos priekšā slimnīcas galvenais ārsts, docents Plauša. Es kā oficiāla persona pārstāvu medicīnisko iestādi, kurā tika nogādāts Osīps Dillīte, kas pārvietās nelaiķē Dillītē. Izsaku jums līdzjūtību. Tajā gadījumā tika izrakstīta medicīniskā apliecība par miršanas. Jā. Un viņš tika nogādāts morgā, kur tiks veikta sekcija. Ko jūs raustaties? Pārasta lieta. Nu, kas pāršķāp visā garumā pušu, iekšas uz galda, apskata kas un kā, saliek apakaļ iekšā, aizšuj cietinās un viss kārtībā. Kas viņai? Kas viņa tāda? Kas pārāk tramīgi, vai? Radiniece man attāla. Cietusi ļoti. Jā, no vardarbības viņa cietusi ļoti. Interesanti. Kāda vardarbības forma viņai varētu būt konkrēti? Vai es jums izstāstīšu, doktor, kā bija? Tā tad, vai viņu piesmēja. Saprotiet, doktor, un bija tā, ka tad, kad notika tiesas sēde, tad visi tiesneši kā viens apgalvoja, ka tie jaunie cilvēki esot krituši par upuri šai vieglas uzvedības sievietei. Un beigās izrādījās, ka viņa pati esot vainīga, ka puiši ir tie cietušie. Nu tā tur bija, jā, doktor. Jā, aktu nabadzīte. Doktor, neiet viņai klāt. Šausmas, jūs viņu sabiedēsiet. Viņai no tā laika ļoti nepatīk vīrieši, ļoti nepatīk.
Saprotu, smags gadījums. Vajadzētu papētīt tuvāk, jūs negribiet nosūtīt uz klīniku? Nē, mēs jau tur visas klīnikas esam izbraukājuši, palīdzēt tur vairs neko nevar. Nu, ak tu mīļā, bet kā tevi sauc? Viņa ir mēma, arī mēma, jā, un viņus sauc, Maiga. Es veca galva aizmirsu. Kas ar viņu? Es nezinu, doktor, jūs būsiet viņai iepatikusies. Mierīgāk, lūdzu, bez intīma, ja? Tā. Saprotiet? Es kā pārstāvu medicīnisko iestādi, kur jūsu vīrs tika nogādāts. Un, saprotiet, mums notiek audita pārbaude. Atklājās, ka mums ir iztrūkums. Morgā nelaiķa nav. Ko jūs teiksiet? Nu, man jau daudz nav ko teikt, jo tāpēc, kad es pie jums viņu glabāšanu atstāju. Jā, bet ir aizdomas, ka jūs esat piesaunājusies viņu. Varbūt pat organizētā grupā. Nu, kā man viņš ir vajadzīgs? Nu, mēs jau ar to domājam, priekškam. Varbūt veiksiet nelikumīgas darbības. Piemēram, rituālus. Muļķības, doktor. Vai jums nav ienācis prātā, ka varbūt viņš ir dzīvs? Kā jūs tā uzdrošināties? Mūsu rakstīts, miršanas apliecībā rakstīts. Mīris, tātad beidz un pagalam. Mūsu valsts medicīniskā iestāde ir labākā Eiropas Savienībā. Nu, bet jūs taču varējāt kļūdīties, ko? Nu, jūs apšaubiet mūsu kompetenci. Nu, pasarg Dievs, kur? Bet ja es teikšu tomēr, kad es viņu redzēju, viņš bija atnācis. Nē, man liekas, ka jūs esat pa daudz iedzēruši, varbūt baldarjāņi. Nē, varbūt kaut ko stiprāk arī. Nē, nu saprotu, protams. Bet es, kad jums saku, kad es viņu redzēju, viņš ir dzīvs. Rādās, ka šeit ir divas gabals izmukuši no vienas palātas. Apgalvojiet, ka no mūsu medicīnas iestādes staigā nelaiķi riņķi. Jūs ziniet, kā viņus sauc? Zombiji. Apjēdzat, ko runājat. Bet es jums saku, kad es viņu redzēju. Bez kādiem bet. Lūk, rakstīts. Pacients dzīvības pazīmes neizrāda. Pulss nav sataustāms. Ar ožu jūtums sāksies audu sadalīšanās. Iestājusies nāve, plašai infarkta rezultātā. Paraksts mans, protams. Oi, doktor Plauša, tā audu dalīšanās smaka. Viņam gandrīz ir ikreiz pēc tādas kārtīgas dzeršanas. Un nefilozofējiet, kur likāt līķi? Man nav, viņš ir dzīvs. Nē, skatos pa labam jau nesanāk. Pārmeklējiet tā visu māju, garāžu, šķūni, visu. Atrodiet viņu dzīvu vai mirušu. Labāk, protams, ka mirušu. Lūdzu, izbeidziet, bez intīma. Beidziet, lūdzu, beidziet. Es teicu, nepretojieties viņai, citādāk var sanākt skāde, jūs viņu nenovaldīsiet. Kā ir? Diemžēl dzīves. Tīpēc gan kā vēlams, nevarēja nekādu. Drāņš viņš liekot kājā. Rīt papustēsim vēl, liekot papieros. Paspēsi vēl. Nu, kas ir ko putniņu rokā esi? Vai jūs traki esat? Nu, tas taču ir rapčiks. Aša draugs, nu, galīgi jocīgi palika. Nu, es taču labi teicu, ka viņš dzīvs nevar būt. Nu, ko? Kur tad tu dabūji viņu pirmo uz ielas pretīm nācēji, vai? Nu, ne taču. Garāžā pudela rokās nauda ņēmu tik ciet, uz 5 jau nav rakstīts. Nu, tiec no viņa vaļā. Drīkstas to līt. Oi, nē, stop. Nē, šitais, lai dzīvo vēl. Nē.
Nē, es jūs tiešām sūdzēšu, jūs atbildēsiet. Un pa manu kāju to ir atbildēt. Dienas pienākums pildot kā nekā, un ja tiks infekcija. Neuztraucies, nemitīgi stelzē. Mierā klusu. Pilsonīt Dilīte. Jā, es jūs klausos, jā? Jūsu pienākums atgriezt mums piedarošo mantu. Tas ir nelaiķi. Jā, es sapratu. Bet kā jūs apgalvojat, ja nelaiķis ir dzīvs, lai viņš personīgi ierodās pie mums uz slimnīcu? Mēs viņu pavērosim, apsekosim un izsniegsim jums nelaiķi un bez vardarbības pazīmēm. Skaidrs. Sapratu. Visu labi. Doktor, jūs to trako bučojāties? Ir, nu gan jums drosmi, es gan nevarētu. Kustu. Ja tu kaut ko papļūkstēsi, šitien te tev redzēto. Nedod Dievs, tu kādreiz viens pats nonāks slimnīcā. Sūļos marš! Zelm! Ko viņš tur muldēja? Pauskat dzīvs, taču nevar būt! Nu, taču liecies mierā, tu dzirdēji. Ja daudz palaidīsi muti slimnīcā iekšā, nu nebāzies virsū. Es viņam ņem man, ka kāds nazīt, saloci, bet tik viņam arī mājas pašā sapņu labākajā mirklī, kad mēs ar tevi sienš kunīti. Vai tu galīgs draks? Šausmas! Taču vēl nav draugs kapā, bet šis jau bāžās virsū. Nevies prom. Mājās, kas tu darīsi mājās? Jā. Viens kā pirks šo. Tos teikt es nevajag. Mums laik diezgan. Paciesties nevari. Kas tā tād parozīt? Tīri vēl ņemama. Liecies tu mierā. Čau, Draiškoji. Tā ir attāla radiniece, smaga cietusi. Jā, un gados. Tas nekas. Man tēvs teica, ņem dēls pa priekš tas vecās. Tas jaunās nekur nepaliks. Dzīv mēdz būt aiz salda vai nedraiskuli. Gan mēs sarunāsim. Viņa ir mēma. Nekas tev nespīd. Vēl labāk. Nevarēs atteikt. Tu liksies vienreiz mierā un bīsies uz mājām, nu vai tad tu nesaproti, ka man ir sēras, ka man vajag mieru, arī no tevis pazūdi. Labi. Mēs vēl tiksimies abām. Čau. Es jau parādīšu, čau. Zelm, ko tas tagad nozīmē, ko? Tā, ko tas nozīmē? Ko? O, paskaties, ko? Ka? Es tagad par kaut ko vainīgu. Ko tu tā skatījies uz to daktarītu? Iekāroji viņu, jā? Tā vajadzēja, lai ticamāk. Man uzvedies. Es palaistu vai, jā? Nē, tu viņu pavidināt gribi. Tu rādīši. Kur tu esi? Kur tu skrien? Nagu maucēji. Nabaga sievietē protokolu sastādīt. Nu, neliešķi. Apdzīvota vieta, viņiem apdzīvota vieta. Nu, kas tad te ir 2 pensionāri, 3 kaķi un 7 stirnas? Tā viņiem tā apdzīvota vieta. Nesaprotu, ka es taču uz bērēm braucu pie brālīša. Maksā nu tagad par to soda naudu. Tu varētu 2 bēres izbraukāt.
Mantu cerams nebūs sākuši dalīt. Nepaspējis paliks tukšā. Oi, dieviņās. Osi. Tad nu tā, galā gan ko. Osi. Teicu tev. Dievs sodīs par to, ka pusmās apdalīja. Tēva māja. Nu kas tad pavisam? Nu, ka tēvi mums citi, māte tak ir viena. Radniecība vistiešākā. Teicu, ka tā būda reiz būs mana. Un to tavu zebieksti sviedīšu kā korķjārā. Un nekā jau te diža nav. Bet pieremontēsim, ieliksim īrnieciņus. Un naudiņa nāks. Jā, osīt. Brālīt. Kāpēc tu mūs atstāji klāt? Vai dieniņ. Būs jau labi. Nebūs viss. Nekad vairs brālīti neredzēšu. Tā gribējās vēl. Dieniņ. Nu, es pat nezinu, kā jums to īsti pateikt, bet varbūt, ka jūs viņu satiksiet. Un varbūt pat drīz. Kur tad viņa saulē? Nē, es uz turieni vēl netaisos. Nē. Nu, nē jau. Es pat tā īsti nezinu, kā lai jums to pasaka. Bet, viss jau tāpat ir skaidrs. No turienes neviens vēl nav atnācis un visi mēs tur būsim. Āmen. Zelma, tu nezini, kur televizora pults ir? Kas tad tā tāda? Mantiniece? Nē, tā ir mana attāla radiniece, smagi cietusi. Muļķītas prātiņā. Tā? Dzīvo pie mums, jā. Tā? Jā. Sapratu. Nu, tad jau lielu naudu saņemat, vai ne? Vai, nu ko jūs kādu naudu? Taču radiniece ir, nu. Nē, nu ir gan cilvēki, nu paši muļķa prātā, vai nu kas te šodien pavelti, nu? Ārzemēs, ja ir ģimenē vēl pāris daunīši, var pat nestrādā. Zili zaļi no pabalstiem vien dzīvo. Nu, liecieties mierā, viņi taču tomēr ir radinieci, savs cilvēks. Gan jau mēs kaut kā nebūtu bez tās naudas iztiksim. Mīļā, tāpat jau nevar. Nepaņemsi tu, paņems kāds cits. Zagļi un bēži rindā stāv ar valsti priešu galā. Iedomājies, man nabaga sievietei sastādīja protokolu 80 eiro. Par to, ka es ātrumu pārsniegusi. Vai nu, kas nav bīstama? Nē, principā jau viņi vienmēr tāda ļoti mierīgi ir, bet nu vienīgi tad, kad nokaitina tāda gan. Radiniece, jā? Kam tad? Tā kā uz osi velk. Nē, tā ir pa manu līniju. Jā, jaunībā piesmieta un smagi cietus. Vai, dieriņas, nu kas te šodien nav cietus, vai? Un sievietes liktenis vispār ir mīlēt un ciest, tāpēc jau nav jāpaliek par muļķīti. Vai, man ir pošlanīte somiņā. Vai, dieniņās, muļķīte tu mums esi, jā? Iedošu tev pošlanīti, varēs pazelēt. Nu, tāda jau var naktī nožņaukt. Gailis pakaļ nedziedās. Zini ko, mīļā, ej pastaigājies, jau uzlūtini nervu sistēmu. Kaut kas traks. Brālīt. Kā viņš mani mīlēja? Kurš? Mosis. Lai arī pusbrālis teica vienmēr, viss palikšot man,
pirms kādiem 5 gadiem tikāmies. Viņš teica, jā, ar mani kas? Viss, lai paliek tev. Nav stāstījis? Nu, viņš... Jā, es pat nezinu, jā, bet man stāstīja gan, ka viņam esot pusmāsa, īsta ragana un nagu maucēja. Es laikam kaut ko par daudz pateicu. Nu labi, kā miris. Par mirušiem jau vai nu neko, vai labu. Bet, zini, vārdu sakot tā, māju novēlēja man. Kā? Māsa tā kā nekā. Kā? Visu? Visu. Jā, bet kas man? Likumīgajai sievai? Nezinu. Man tas var savākt tūlītās, jo tu grabažas jau vien ir. Bet naudu daudz atstāja. Naudu. Suņa būdā desu būtu vieglāk atrast. Vai dieniņ bērēm knapi sanāk. Dzēra tak. Ai, ko es tur vispār runāju tak? Ne, nu gan jau iztiksim. Bet, kad tad bērēsim? Man vajag ātri, jo es tikai uz mazu mirkles izrāvusies. Vajag ātri. Es nezinu, es neesmu pat vēl sākus domāt par to. Šausmas, nu kas par cilvēkiem? Nu tak visam sen jau bija jābūt skaidram. Kad, ko, par ko, cik mācītājs sarunāts? Osis, baznīcā nekāju nespers. Rekā. Mīļā. Nu kā tu ar to māju tiksi galā? Meklē tik pajumti un tā laicīgi. Bet citādāk mēs visus sarunāsim, savīdīsim lietas. Es sataisīšu sarakstiņu, ko bērēs, ko uz galda, ko kapos un tā. Varbūt, kur es varētu apmesties mazajā istabiņā, varbūt? Nu tā taču ir tava māja. Lūdzu. Kur tā dūlā palika? Tu tikai pie manis viņu nelaid, labi? Nu, Osi, visu viņai un manu. Nu, Tā. kas ir? Kas ir? Tu vīrs skaities. Visu īpašumu tu esot atdevis viņai. Un es, lai likumīgi sieva tinoties projām. Ko tas nozīmē? Tā ko tu klausies? Viņa maita pēc definīcijas. Māju viņai ar mēslu dakšām par ribām nodot. Visu mūžu kampus un grābus. Vēl viņai maz. Nekas. Būs jāuztais bērtuļu nakts. Jā, beidz taču māžoties, nu. Labāk domā, kā tagad tālāk, saproti? Viņa pat bēru sarakstu ir sākusi gatavot, saproti? Lai taisa veselā, neredzēt viņai manu bēru. Principi pēc nemiršu. Nu, manis pēc var arī nemirst. Nesatraucies. Nu, taču, jo bēru tuvāk pielaiž, jo ātrāk tā pati no sevis atrisinās. Nu, es taču zinu, nu. Jā, labi, zinātājs te atradies kaut kāds. Jā, ir nu gan mātīt. Būtu mirs pīstam nemaz nezināt. Labi, ka tā. Būs jāizsvēpina un uz visiem laikiem. Precīzi! Pašā laikā! Tik mēs divi viens šai vietā! Tu labi izskaties, drostaliņ! Kad smukuliet! Nebaidies! Onkls Roberts neko sliktu, nē! Onkls Roberts tik to labāko! Kāda prātīga meitene! Tā mēs visi sarunāsim, jā! Zelma lauzījās! Beigās tik laimīgi bija!
Nu, tas nemaz tādu muļķu neesi, kā runā. Nu, varbūt iesim, pasēdēsim. Nāc, nāc. Laika mums diezgan pasēdēsim, parunāsim. Uj, stop. Tā, gandrīz aizmirst. Man dāvana priekš tevis. Ir apvītus tādu pat kā tu, bet ņemam skaistu, vai ne? Patīk. Nu kā, nu ne? Nu, sēd. Jā, pasēdēsim, parunāsim. Vai tad tev savu istabiņu arī ir? Un gultiņu istabiņā arī ir? Tu varētu man ielūgt ciemos. Ko? Es tev pastāstīt pasacīņu par mauci, par sniegbaltīti, ko viņa ar 7 ruķišiem darīja. Vai tu mērķi liksies mierā? Kā redz, draņi? Tu esi spoks! Ja tā grib spoks gan, neizturēt tavas sūdzības, nācās man atgriezties. Ej prom! Nelabais! Ko? Vai Dieviņu svēto Mariju nepīlīt vairs nekad? Nē. Ak, nekad, jā? Nē. Tu klausīji, ka teici nē, ko? Kas ar manējo bija, Stāst? Nu, kas? Nekas? Gandrīz. Nu, viņa pati, Viņa pati, es jau neko. Es tikai nespēju atteikt sievietei. Daba man tāda, piedodi. Ak, daba, jā? Nāc tik līdz. Nē, man tepat labi, es nekur neiešu, es palikšu tepat. Bet var vienu jautājumu tev. Kādu jautājumu? Galīgi jau. Nu, ko tu nozīmēts esi? Tur vai tur? Nu, un kā pats domā? Vai tad tur tie katlaki piķi ar vārās? Priekš tevis jau atradīsies. Tik traki? Vai, vēl šoreiz jauns tak. Jauneklis atradies. Āzs vecais, un vēl uzmācās. Nu, bet tu tik smuki izskaties un vēl uzkrāsojies. Speciāli pārbaudīja to morālo stāju. Foi. Es labošos godvārds, vēl tik šoreizīt. Labi, pieņemsim. Bet tu būsi man parādā. Jā, labi. Un ko? Polšu? Nu, tu gan dod. Manu godu polša vērtē, ja? Kasti, mazākais. Kasti? Tu trakses vai kurš tādu naudu ņemš? Kaulēsies vēl, ja? Labi, ejam. Labi. Var sarunāt līzingā. Nu, 12 mēneši, 12 maksājumi uz gadu, Nu, tāda procentiem. Nu, tu tāds pats nāku maucējs kā kreditori visi. Kā tu domā, no kurienes te viņi nāko? Un pagaid, tad tu man visu gadu šitāds te regosies acis priekšā. Es nevarēšu gulēt, man slims sirds. Nu, atnesīs uz kapu, ierakst smiltiņās. Jums tur ļauj savu šnabienes? Ejam pārbaudīt, ja gribi. Nē, es tepat palikšu. Kāpēc tu tādā paskatā, tā kā tāda ielēna apģērbies? Ko tu tur dara viņiem? Ko viņi tev dara? Tu grēkstā izpēc? Parunā vēl man. Priekš tādiem kā tu, viņiem ir maza giljotīniņa. Oi, tik traki! Ei, stulbs gan tu esi. Draugs vēl skaitās. Es dzīvs esmu.
Zivs mironas. Zombijs. Nu pat ne zombijs, nu. Toreiz te, ka uz jāņem ņēmām uz sirds. Sūdīgi sametās. Zelma ātros sauc, es pats nezinu, kā tur bija es paģību vai es aizmigu, bet es jau pamodos morgā. Pliks uz akmens soli, nosals izbatējies, nācu mājās. Nu, tagad te man meklē, tāpēc šitās viss lupats. Kāpēc slēpies? Es saku, es dzīvs. Es dzīvo dzīvs. Oficiāli papīros skaitos mīrējis, nu un tādam arī jāpaliek. Es domāju, pagaidīšu kādu laiciņu, gan jau tas trakums pāries. Ko tu saki? Es jau visas acis izraudāju. Drīkst pataustīt. Kas tev pataustīs? Nu beidz, es bez novirzēm. Tikai, pārliecināties, vai dzīvs vai silts. Dzīvs. Un par to zelmu vecīt, tu man atbildēs pēc pilnas programmas. Nu, ko tu, brečiņ, čom būšana aizmirsti, nu? Ne, ir noziegumi, kuriem nav noilguma. Davai, dragā, pēc šņabi. To es saprotu. Vecais asmodies, būsa, ko ieraut. Nu, gan nīda. Zelmu. Tā, kapos pietiks ar cepumiem. Nav ko rīt tik daudz. Vīnu, ja lētu un skābu, pietiks ar pāris pudelēm. Pie galda šņabi, ne labāk spirtu. Jāuzzvana Rozai. Ar ēšanu arī nav ko. Pašu visvienkāršāko, nu tā kā manējie gadiem iztiek ar porciju, nav nevainas. Tā, mācītājs, kur to lai rauju? Bet varbūt tiešām iztikt bez. Būs arī lētāk. Teicu, mūs sātrog. Kas tu tādu? Ar kaut kāda radniece. Sēms pie pilnprāta. Ko tu, ģēms, teici? Es pie pilna prāta? Jā. Kas tu tāds vispār esi? Es? Jā. Draugs. Kam? Osim. Ak, Dievs, un vienā mirkumā. Tiešām nezini, ka Osis jau zārkā guļ. Kādā zārkā? Mēs vēl te tikko vēl. Jā, bez tikko. Tā, vēl neesi atjēdzies, jā? Labi. Tā ir iznāk. Jā, nu tad tā, draugs. Vācies projām ar labu. Tu zini, kur es strādāju? Cietumā par uzraugu. Un varu tev sagādāt siltu, saulainu kameriņu kā draugam. Pasak Dievs, tikai ne to. Jā. Nu tad apkārt griezties. Soļos marš apkārt. Nu, stop. Uz kurieni? Uz kurieni? Mana tā. Kas manā mājā varētu būt tavs? Nu, nekas taču, nu. Mana tā. Nē, griezties projām, pācies projām. Ar tādiem darbā vēl ne reizi vien tikusi galā. Esmu projām. Dievs. Kaut kas traks. Draugs atradies. Tu uztraucos, kur ņemt šņabi. Pats rokās dodās. Un ja atnāks vēl kāds plencis, arī tam piemērosim mantas konfiskāciju.
Nē, nu to mērkaķi tikai pēc nāves sūtīt, ne pēc pudeles. Cik var gaidīt? Jāiet skatīties. Kur tu pasūti, Johaid? Es te nosalu garāžā gaidīdams. Garāžā? Ah, es muļķis! Tādu kļūdu! Pats tu esi viena liela kļūda. Labi, pogā vaļā. Zacen paņēmi? Nav! Kā nav? Vienojāmies kā partneri, tu maksā. Nu, būt bija, bet nav! Nē, nu no miroņa ātrā kaut ko izspiedīs. Nu kas tev lēcies? Nu tā sēda! Viņi man nohipnotizēja un atņēma man pudelīti! Kaut kas traks. Atdod šņāp. Un sievietei. Kādai sievietei zelmai? Ko nu zelmiņ? Zelmiņ zelta! Tu atkal sāc, ja? Nu te uzrādās tādu. Kas tu tāds esi? Ko tu gribi mājā? Un atņem man pudelīti? Ak, tad tādas tās lietiņas. Jā, ir nu gan maita. Tu, draugs, arī izskatāsies mazliet nojūdzies. No viņas var tic. A, ko mēs tagad darīsim? Naudas vairs nav. Es jau tā no zelmas aizņēmos. Nē, nu vai ne, es tev vienreiz nožmiegšu. Es nezinu kā, bet es nožmiegšu. Ar ļaunumi jācīnās. Ko tad citu? Ar mani? Nu ko no tevi ar viņu? Man slikta duša, es diez vai varēšu. Zaķpastāv. Man vienam šņāps vajadzīgs, ko? O, saņemies, zinu. Nobiedēsim kārtīgi. Kas viņu spējīgs nobiedēt? Drīzāk otrādi. Es parādīšos tāpat kā tev. Tev tur ap biksēs adrenalīns neielec, ko? Nu, kad pussaujiņi bija? Jā, bet tu gan esi gudrs. Nobiedēs. Tu skaties, ka viņi nesaplēš to pudelīti. Gan jau, bet tev jānāk palīgā, veci. Nu, man bail, man tā kā bail, man sirds slima. Ar slimu sirdi dzert arī nevar, un pa sievietēm tu vispār var aizmirst. Taču ņēba atstāja viņai, ja? Tev nevajag. Vajag! Kas jādara? Cita lieta, vismaz mirst kā vīrs. Nu, ko tu osi? Labi, tik trāka nebūs. Bet tev tas zvērs, ja? Viņš jāizvilina no midzeņā ārā. Bail! Nu pasauc, lai pudeli iznes visu, nu. Nu, kamēr neredz, tikmēr var. Labi, tad pagā, gatavs? Jā. Uz 3, ja? Jā. 1, 2, 3. Jankundz, tā pudelīte ir mana tāja, mana. Man ir liecinieki, jā, atdodiet. Tu draņķi tāds, vēl tev maz, dabūsim bez lieciniekiem. Liec mierā manu draugu, Roberta dēlu Robertsonu. Rēks, osi. Yes! Gatav! Pirmā raunda 10 sekundē spožu uzvaru ar nokautu iegūs Oskars Dilīte! Urā! Velsis, bet kā tik nebūs pa stipru. Kā nopļaut novēlās? Ilg gulēs! Pārāk ilgi kaut kā. Kad nesanāk ziepes tagad jau. Atdos gals pa īstam, ko tad? Tas tik bija. Klausies! Tu pa killeru vajag iet strādāt! Vai ko piķi maksā?
Ej, tu beidz muldēt, nekā nebija. Tu ieraucīji pelti, sabijās, sīvieti gados. Ja kas? Lūdzu, tu būsi līdzdalībnieks. Es? Par ko? Atnāc, ieraudzīji. Uj! Bet pārāk Kas ilgi. man? Pārāk ilgi kaut kā jau. Gan atjēgsies. O, es zinu, ir jāmēģina elpināt. No mutes mutē. Lūdzu. Ko? Atkal es? Nu, tu jau tas mūsu meistars esi šajā jomā. Nē. Dari, ko grib, viņu nevaru. Nē. Nu, lūk, nu. Kad pudeli vajadzīgi, tad uz visu gatavs. Bet, kad dzīvība jāgāt, nevaru. Zini ko? Sauksim Zelmu. Pārējais. Zelmā. Zelmā. Būs vēl nomiedz sar. Nu, nē, uz slapju es neparakstīšu. Nē. Kas tāds atkal tev ir noticis, ka tu bez manis nevar iztikt? Nu, kas tāds ir noticis? Šausmas! Ko jūs viņai izdarījāt? Vai dieni! Vai tā beigta, vai? Es ceru, ka nē. Šausmas! Es zinu, bišķi papiedējām. Negribēju šnabādot. Nu, kā es teicu, muti nepalaid, nu. Nu, ziniet ko? Šņāpja dēļ cilvēku gatavi nobendēt. Neviens neko nebiedē. Mēs mazlietiņ. Trakais. Kur tev ir parūka? Nu jā. Es sapratu, no kā viņa. Es sapratu. Nu. Zilas rokas. Nekus nav. Ko lai dara? Jāsauc. Atkal tā ātrā palīdzība ir. Šausmas. Dieniņ, nu, ko tu tur bolies tagad ārprāts? Nu, tā kā tās traks vienkārši. Nu, kas jūs cilvēki kaut kādi? Briesmonis. Halo. Vai policija? Ne, ātrā palīdzība. Es atvainojos, jā. Mums šeit sievieti bezsamaņā. Nu, varētu teikt, bez dzīvības pazīmēm. Jā, brauciet lūdzu ātri. Kapu ielā 13 dillītes. Jā. Nu, ko mēs? Nu, brauciet, tas taču patiešām ir nopietni, nu. Vai dieniņ, jautāja, ko mēs te tādu daram? Kad tik bieži pie mums esot jābrauc, ne? Ko tad jūs te brīnaties abi divi? Tūlīt būs klāt. Tu sataisies tūlīt Mironi numur 1. Uzliec tev savu parūku vai arī pazūdi. Citādāk paķers tev līdzi. Mans pēc. Man jau apničs tais viss. Labi nebeigsim. Vai dieniņ, cik tu esi bravūrīgs, vai dieniņ, ja? Ja būs jāmirst, miršu ar pirmo reizi mums tik slikti nebija. Vai dieniņ? Paskat ko. Es labāk iešu. Jā, iztiksiet bez manis. Paga. Kur skriesi? Ej lūdzu atpakaļ. Mums ir vajadzīgi liecinieki. Kā ne jau mēs, bet... Nobijās no pelēs. Pie tā arī paliekam. Es pasaukšom kā klints. Nevienam neatdošu. Nu, pels, jā. Kur tā jūs tā sapucējušies? Brūdgāns ar pie sāniem, uz praidu vai no praida? Ai, novāc rokas nost. Kāda jums starpība, kā grib tā izklaidējums? Nu, kāda man tu darīšana? Nu, kurš vienā gultiņā guļ ar viens ar otru? Kad tikai veseli esiet. Nu, kurš tas šoreiz ir miris vai taisās mirt? Nepiedarošiem lūdzu aiziet. Nē, jūs, kundzīt, palieciet, lūdzu. Kas viņam? Paklausieties. Nu, dzīva? Dzīva ir, Jā. bet savādi.
stiprs pārdzīvojums vai stress? Kas šeit īsti notika? Tas vīrs, kas izgāja ārā, viņš teica, ka no peles. Tas vīrs jau varētu no tās peles, bet viņa. Es esmu mirusi. Nē, vēl jau jūs esat dzīvi, neraizēsimies. Osis mani sauc. Oi, neuztraucieties. Es taču teicu nevazāties jums nevienam. Jūs mašīna tur priekšā stāv, tur nelabi apsaukājas. Varētu viņus sūtīt. Es jau sūtīju. Zini, ko man piesolīja izdarīt? Vajadzēja arī stop! Pagaidiet, jūs neesat tas mūsu pazudušais zombiju tēlojam. Biju spiests, ja? Tādā paskatā, kauna nemaz. Tagad saprot, kāpēc viņa dzīves. Vāciet viņu projām, kamēr ir cerība. Jūs, zombiju kungs, palieciet, parunāsim. Tā, Dillītes kungs. Jā, lūdzu. Es esmu Dillīte. Tāda vienkārša maza niansīte. Tādas mazas niansītes dēļ, ja? Jūs man gandrīz aprikāt. Gadās. Bet kā jūs man to paskaidrosiet? Jūs labāk man skaidrojat, kā es, ja, dzīves būdams, varēju nonākt morgā. Kļūda. Tāda maza kļūdiņa. Bet tādēļ jau jāskraid apkārt un jābeguļo. Jūs man gribējāt piebeigt. Muļķības. Neviens neko negribēja. Pajokoja, Saprotiet, skandāls jau būs. Jau vispār ir. Bet es izdomāju, kā no tā tikt vaļā. Bet tev tikai man jāpalīdz. Ko jūs vēl no manis gribat? Esat tikai dzīvs. Jā, esmu, būšu. Redziet. Vajadzētu, teiksim, visiem stāstīsim, ka tas bija eksperiments, unikāls zinātnisks eksperiments uz ilgstošu manu darbu. Kam tas vajadzīgs? Es esmu dzīvs un viss, esi cilvēks, es kļūdījos, Klausies, es tev maksāšu 3 litru pirti. Kas ticēja šādām muļķībām? Visa tauta tic. Palasiet avīzes, paskaties televizoru. Un pa augšu jau vispārībā nerunāsim, tur saproties. Es tad iedomājos, kā es eju pie prezidenta, man pasniedz ordeni, saproties, vai ne? Jā. Iesim. Uz kurien? Pēc tās pirta pakaļ. Stop! Man tev pienākums ir brīdināt. Veselības ministrija brīdina. Pārlieka alkohola lietošana apdraud jūsu veselībai. Visi tie trakumi ir beigušies. Ai, cik labi. Viss ir labi beidzies. Sakārtosim māju pēc visas šitās trakā. Kā te viss ir apgās? Sveiki jūsu mājās! Mana sirds ir skumju un sāpju pārpilna, kā bitei stropā nektāru nesot. Jūsu bēdas ir manas bēdas. Abedīšanas biroja saldā duslu vārdā novēlojumu visdziļāko līdzjūtību. Nelaiķi pazinu. Šad un tad jauki papļāpājām pie šņaba pie tējas glāzes.
Velta cilvēks, esam kopā ar jums šajā skumjā brīdī pēc viszemākajiem tarifiem. Savā nelaimē jūs griezāties pie mums pēc palīdzības. Prieks ziņot, kaps izrakts mūža māja mašīnā, kur pavēlēsiet nest iekšā vai kā? Ziniet, par to visu jāsgo, es pilnīgi piemirsu par to visu. Nekas gadās. Katra jūsu iedarība mums likums. Ko vēl? Ziniet, mums vairāk nevajadzēs to visu. Jokojat? Nelaiķis, tak nebūs augšā cēlē. Ak, sapratu. Jā. Konkurenti, ja? Vairāk tie solīdāri lētāk. Maksāsiet soda naudu par līguma laušanu. Es pat nezinu, kā lai jums to paskaidro. Saprotiet, ir tāda lieta, ka mums to vispār vienkārši nevajadzēs, ja? Čau, Fredi! Sveiks esi! Labi izskaties! Jauku dieniņu! Paldies, tu ar labi izskaties, tev ar jauku dieniņu. Bet ko tu nebrīnies? Citi man pieraugo ģiptiņu ģipst. Es savā darba mūžā esmu ne to vien pieredzējis, tā kā pat nekad nebrīnos. Tā lāde tur laukā tā priekš manis, ja? Nu, smuka gan, bet nāksies pagaidīt. Ko ālējieties? Sapratu, romantiskās rotaļas. Mēs ar sievu Aršaru un tādu dakteris paspēlējām, tā teikt, dažādībai. Ko kundze tā satraucās? Es nesaprotu par... Es tā teicu... Ko lūdzu? Es teicu, ka zārku tik un tā vajadzēs. Vēlāk vai ātrāk. Bet kaps priekškām vai kapos draiskosieties? Bīstami. Par kādām rotaļām tas kungs runā? Es neko nesaprotu. Kurš? Es tev vēlāk pastāstīšu, parādīšu. Nekādi joki. Es pa īstam biju miris, bet dakters Plauša man atdzīvināja lūk šo te dzīvības eliksīru. Miris un atdzīvināja? Tieši tā, un pieteica, lai vēl ilgi dzīvoju. Oho, un cik? Dārgi noteikti? Ne, pa baltu velti, un vēl vien iedevu līdzi. Es arī gribu. Kur pieteikties? Rinda gara? Lai tik pie paša daktera Plaušas, bet nu pasteidzies gan, jā. Atkal es pēdējais. Kapu aizbērsim. Zārku firma jums dāvina. Visu gaišāko. Es tev saku, ka šitas labi nebeigsies. Nu, tu paskaties, kungs un tēti. Mīļā, tieši beigsies labi. Zini, ko, sieviņa? Dzīvošu ilgi, jo ilgi. Iespītēšu visiem. Lai gaida māsa, lai gaida dakters Plauša, vai ne, Zelmiņu kopu? Jā, manis pēc. Un jūs arī dzīvojat ilgi un laimīgi, lai nesanāk tā kā man.
tikai nesaki nevienam, ko tu dzirdēji no rītām, lielā vējā nobrinošā valodā. Tikai nesaki nevienam, ko tev pačupsēja zvaigznes šajā naktī, kad tu biji nomodā. Tikai nerādi nevienam, kas tavu sirdi pilda, nav nevienam jāzina, kas tajā ir. Tikai neatklāj nevienam, kur vēl novēlējis liktenis, vēl būs grūtāk viņu kādreiz piepildīt. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas spoži virs, bet paliek nezināmā. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īs, skrien laika upe projām nevaldāmā. Tikai nepazaudē ceļu, kas tevi aizved mājās, kur tu vienmēr būsi bijis sagaidīts. Tikai nepazaudē to, kas tevi reizi iemīlējis, tikai nepazaudē to, kas padarīs. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt, tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek, kas vienalga citiem liekas nesvarīgs. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas spoži virs, bet paliek nezināmā. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īs, skrien laika upe projām nevaldāmā. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas spoži virs, bet paliek nezināmā. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īs, skrien laika upe projām nevaldāmā. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas spoži virs, bet paliek nezināmā. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īs, skrien laika